Kamieļparks Rakši atrodas 7 km no Cēsīm, un te mīt vairāk nekā 200 dzīvnieki. Pieejams izjādes ar kamieļiem, pastaigas ar lamām, izbraucieni ēzeļu pajūgos, tiešā kontakta lemūru barošana un daudzas citas izklaides. Bijām Kiprā Pafosa zoodārzā, ieraudzījām lemūrus, paši izbaudījām šo pakalpojumu uz visiem 100. Ar Eliju runājam un sakam, kaut kas tāds arī vajadzīgs ir Latvijā. Jāiedod arī latviešiem šīs emocijas. Ziedlējas ir vieta, kur dabas tuvumā uzlādēties kopā ar sev tuvajiem. Tās atrodas netālu no Siguldas, Gaujas Senlejas krastā, un piedāvājumā ir dabas spa jeb pirts rituāli, veidojot kompleksu ar starptautiski novērtētu arhitektūru un dizainu. Mēs esam dažus mēnešus atpakaļ parakstījuši pirmo franšīzes līgumu ar vienu Šveices fondu, kas plāno ziedlēju konceptu vienā Slovenijas kurortā. Salaspilī atrodas Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs, lielākā augu kolekcija Baltijā. Šogad šajā dārzā durvis vērusi vēl viena ēka – Vides izglītības centrs Botānijā. Lielākais vides izglītības centrs Baltijā, kas veltīts tieši augiem. Par augiem mums ir jāstāsta caur sajūtām, lai būtu gan interesanti profesionālim, gan arī tādam apmeklētājam, kurš ir jāieinteresē par augiem. Inženieru arsenālā ir izveidotas 4 ekspozīciju zonas. Centrā izvietotas vairāk kā 40 retro automašīnas, vairāk nekā 80 motocikli un mopēdi, liels skaits aksesuāru. Īpaša loma veltīta Daugavpils industriālajam mantojumam. Gada laikā mēs spējām piepildīt šīs visas telpas lieliem un maziem eksponātiem. Galvenā ideja ir, ja jums tas stāv garāžā, šeit ir fantastiski apstākļi un tas viss ir apskatāms. Mūsu turisma produkts ir mūsu atjaunotā La Tenuta Italiana, kas ietilpst sevi itāļu restorānu, viesnīcu 4 zvaigžņu un mūsu vinotēku kantīni. Mēs paši esam iemīlējušies Itālijā, itāļu produktos, un arī caur to itālisko mēs varam parādīt savu viesmīlību, bagātīgi klātos galdos, garšīgā vīnā, un arī tas, ka itāļu tradīcijas ir ļoti spēcīgas, itāļu ģimenes tradīcijas.